Kāpēc nevajadzētu aizrauties ar lielu retas devu? Peptīdi pēdējā laikā palikuši ļoti aktuāli. Reta, jeb reta trutrīts pilnajā nosaukumā. Viens no pašiem populārākajiem, es teiktu, viens no pašiem efektīvākajiem peptīdiem, ko cilvēki ļoti bieži izmanto nepareizi. Ļoti bieži daļai it kā varbūt sasniedz to savu mērķi, kas ir svara zaudēšana, bet paralēli īstenībā veselības stāvokli nevis uzlabo, bet pasliktina. Tā kā šodien parunāsim par tādu ļoti specifisku tēmu, par retas devām. Par reitu ir jāsaprot, ka šis peptīds vēl nav. Viņam vēl nav FDA apstiprinājums, tā kā viņu šobrīd ražo Ķīnā, un ko ķīnieši saražo, baigi neviens nezina, bet it kā reita tur ir. Tā kā šobrīd, ja tu kaut kur pasūti reitu, tad zini, ka tur iekšā varbūt jebkas. Tātad retas devas. Sākumā skatāmies pētījumi. Kādas devas ir pētījumos? Pētījumos mēs redzam kopā 4 devas. Mēs redzam miligramu, mēs redzam 4 mg, mēs redzam 8 mg un redzam 12 mg. Un šos zinātniskajos pētījumos ar šo devu 1 mg jau tiek sasniegts tīri labs efekts. Ar deva 4, 8, 12 tur ir nenormāla svara zaudēšana, bet īstenībā 4, 8, 12 tas efekts svara zaudēšanai atšķirās ļoti maz.